Radio Alise Plus piedāvājums nedēļas ziņu apskatu vieglajā valodā – ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Ukrainas korupcijas apkarošanas birojas šonedēļ 8 cilvēkiem izvirzīs apsūdzības kukuļdošanā, dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā un nelikumīgā naudas līdzekļu ieguvē. Eiropas Savienībā septembrī ieradās 2 gadu laikā lielākais Ukrainas bēgļu skaits, par to liecina statistikas aģentūras Eurostat dati. Grūzijā netālu no Azerbaidžānas robežas šonedēļ nogāzās Turcijas armijas krāvas lidmašīna ar 20 cilvēkiem. Diemžēl tie visi gājuši bojā. Amerikas Savienotās valstis apstiprinājušas, ka pārdos Taivānai militāro aprīkojumu un detaļas kaujas mašīnām $300 miljonu vērtībā. Tas ir pirmais šāds darījums ar Taivānu, kas tiek veikts, kamēr prezidenta amatā ir Donalds Trumps. Vācijas varas iestādes Bādenes, Virtembergas un Berlīnes federālajās zemēs veica plašu operāciju sakarā ar aizdomām par cilvēku kontrabandu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Operācijā bija iesaistīti vairāki 100 policijas un citu dienestu darbinieku. Latgales rajona tiesa 1. februārī Rēzeknes novadā nosalušā 2 gadus vecā zēna mātei piesprieda 2 gadu un 9 mēnešu cietumsodu. Tāpat par labu cietušajam bērna tēvam no sievietes nolemts piedzīt 2900 eiro kompensāciju. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informē, ka arvien biežāk saņem izsaukumus uz narkotiku pārdozēšanas gadījumiem. Turklāt narkotikas pārdozē arvien jaunāki cilvēki, tāpēc būtu nepieciešami speciāli pasākumi, lai šo tendenci mazinātu. Daugavpils sociālais dienests informē, ka klienti, kuri šajā gadā nav pilnā apmērā saņēmuši viņiem piešķirto veselības aprūpes pabalstu, līdz 10. decembrim var iesniegt iesniegumu atlikušās pabalsta daļas saņemšanai. Augšdaugavas novada pašvaldība īstenos projektu, lai izveidotu daudzveidīgi pieejamu, funkcionāli un estētiski kvalitatīvu publisko ārtelpu Luknas ezera krastā. Kopējās izmaksas būs 391 000 eiro. Rēzeknes novada pašvaldība īstenos projektu ar mērķi labiekārtot Ančupānu kartodromu teritoriju un izveidot tur mūsdienīgu aktīvās atpūtas parku, pieejamu un pielāgotu visiem iedzīvotājiem. Latvijas mežos mīt ap 150 brūnie lāči. Tādi ir aktuālie monitoringa dati. Brūnie lāči visā Eiropas Savienībā, arī Latvijā, ir aizsargājami dzīvnieki. Simboliski īstenojot izsūtīto tautiešu gribu, kas bija fiksēta testamentā, piektdien, 14. novembrī, Daugavpilī pie piemiņas akmens nevainīgajiem sarkanā terora upuriem tika svinīgi iesvētīts tur iestādītais ozols. Daugavpils futbola skolas direktors Denis Sarafaņuks nolēma pamest amatu. Līdz konkursa izsludināšanai uz vakanto amatu direktora pienākumus pildīs Daugavpils sporta skolas direktora vietniece Inta Krišjāne. Sijā Daugavpils satiksme atgādina, ka valsts svētku brīvdienās 17. un 18. novembrī pilsētas sabiedriskais transports kursēs atbilstoši brīvdienu grafikam. Līdz ar to mēnešbiļetes, kas paredzētas darba dienām, šajās dienās derīgas nebūs. Augšdaugavas novadā policija aizturēja 3 vīriešus par dārglietu un naudas zādzību no privāta mājas Griškānu pagastā. Daļu no nozagtajām mantām un skaidru naudu likumsargiem arī izdevās atrast. Tiesa piemēroja 2 aizturētajām personām apcietinājumu. Aizturētos tur aizdomās par zādzību sēriju no privāta mājām Latgales reģionā. 18. novembrī Daugavpils Kultūras pils multimediju zālē būs jaunās filmas Tīklā TTT leģendas dzimšana kinoseanss. Sākums 15:30. Vakarā 17:00 visi tiek aicināti vienības laukumā baudīt Atta Auzāna svētku koncertu programmu. Līdz vēlam vakaram īpašu svētku noskaņu vienības laukumā radīs gaismu instalācija. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Sijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.